manas viegtais lokālais ir tu. Pastāst, kā tad tevi uzņēma publiku, Ograi? Jāsaka, ka ļoti labi. Jau otro reizi, otro gadu, vētraini aplausi, publika nemainās, visi superīgi. Jā, kāpēc tāda dziesma, lai skan bugī? Tas kaut kādā veidā tevi atspoguļo personīgi vai vienkārši nejaušas dziesmas izvēle? Pavisam nejauši, bet pavisam tieši man atspoguļo, jo dziedam, dejojam, svinam dzīvi, viss notiek. Viss kārtībā. Jā, labi. Jā, vēl tāds jautājums, pastāst par sevi, ko tu dari ikdienā, kur strādā vai tā? Strādāju ļoti man raksturīgā darbā, dziedāšana, dejošana un bankas lietas. Un dēļ vējiem, dēļ tiem es tevi neredzu. Deju, šo tikai izskanējušo deju. Gribu dejot, lai tas otrs esi tu. Vienmēr bail no pirmajiem soļiem, no lidojumiem. Reizēm šķiet spēka nepietiks, nāksies krist un spēcīgi nobrāsties, kamēr viens tu reizēm jūties vājš, tomēr vienmēr atceries. Pastāst, kā tad īsti gāja? Īstenībā izvēle jau bija laba, un pateicoties tam, ka šodien ir Baltijas ceļam 25 gadi, es domāju, es ticu sev, tā ir laba dziesma. Jā, bet kā tad gāja, kā tev uzņēma publika? Beigās jau likās, ka tīri normāli arī sākums bija daudz sološi. Pastāstīji nedaudz sīkāk arī par sevi, kas ir tas, ko tu dari ikdienā, kāda tavu hobija, nodarbošanās un tāds. Ar ikdienu ir tā, ka esmu personāla speciālists vienā pašvaldībā, un, protams, hobijs ir savu reizi šat tādu uzdziedāt. Jā, paldies tev, tad lai veicās, un paldies par dalību. Paldies jums. Tomēr kopā mēs varam kopā. Mums ir spēks, ticis sev un es arī ticu tev roku, dod un tikai. Mēs kopā varam ticīt man un es arī ticu sev roku dod. Tikko nodziedājis dziesmu konkursu atlasēji, tas bija per te. Kāpēc tāda izvēle? Pastāst nedaudz sīkāk. Tā ir dziesma, es nezinu, tā laikam vienīgā dziesma, ko es tā labi varu nodziedāt. Tā pēdējā laikā esmu daudz mēģinājis. Kaut kā pēdējā brīža vispār ideja bija atbraukt, un tad man nebija baigi daudz izvēles. Pastāstīji man nedaudz sīkāk par sevi, ko tu dari, kāds tavi hobiji, intereses un tā. Es šobrīd, kā mans darbs, es esmu grāmatvedis, un mans hobijs ir futbols. Es, tā var teikt, ar futbolu nodarbojos 5-6 reizes nedēļā. Tāpēc, un arī padzied tik pa laikam, jā.